Sākam Latvijas Republikas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča un Baltkrievijas Republikas ārlietu ministra Vladimira Makeja kopīgo preses konferenci. Vārds Rinkēviča kungam. Labdien, godātie kolēģi! Tikko beidzām pārunas ar manu Baltkrievijas kolēģi Vladimiru Makeju, un es gribētu teikt, ka mums jau ir izveidojušās, manuprāt, ļoti labas tradīcijas. Mēs tiekamies reizi gadā. Pārunājam gan mūsu divpusējās attiecības, gan Eiropas Savienības un Baltkrievijas attiecību dinamiku, gan arī diezgan daudz uzmanības veltījām arī reģionālās drošības jautājumiem. Un es gribētu teikt, ka pirmkārt mēs esam tiešām gandarīti, ka kopš jau mūsu prezidentūras laikiem ir ievērojami uzlabojušās Eiropas Savienības un Baltkrievijas attiecības. Es gribētu teikt, ka gan 29 soļu sadarbības plāns starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju, sākot no ekonomikas jautājumiem, beidzot ar mobilitātes jautājumiem, ir ļoti labs pamats, lai šī sadarbība turpinātu attīstīties un uzlaboties. Es arī paudu Latvijas atbalstu jauna Eiropas Savienības Baltkrievijas sadarbības līguma noslēgšanai. Es domāju, ka mums vajadzētu sākt par šo sarunas starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju, un tādā veidā šis līgums varētu atspoguļot to attiecību dinamiku un kvalitāti, kāda veidojās. Protams, ka mēs ļoti daudz uzmanības veltījām arī divpusējām attiecībām. Pirmkārt, jau gribētu atzīmēt, ka dialogs starp abu valstu ārlietu ministrijām, sākot no ministriem, beidzot ar dažādu departamentu direktoru konsultācijām, ir ļoti intensīvs, un mūsuprāt, tas būtu jāturpina. Tāpat runājām par to, ka nepieciešams šo dialogu arī varbūt pacelt augstākā līmenī, augstākā kvalitātē, un neapšaubām, ka mēs esam ieinteresēti gan ekonomisko attiecību padziļināšanā, pirmkārt jau transporta loģistikas jomā. Mēs diezgan daudz runājam ar kolēģi par to, kā mēs varētu sadarboties arī ar Baltkrieviju 16+1, jeb 16 Austrumu Eiropas un Centrālās Eiropas valsts un Ķīnas Tautas Republika sadarbības ietvaros. Jūs zināt, ka šī gada nogalē būs arī premjeru līmeņa samits šeit. Tajā būs ne tikai oficiālā daļa, bet arī biznesa fórums, un mēs pārunājām. Mēs gribam cerēt, un es esmu arī aicinājis Baltkrievijas pusi veicināt Baltkrievu uzņēmēju dalību šajā biznesa fórumā, jo mēs uzskatām, ka bez Baltkrievijas aktīvas līdzdalības šāda veida sadarbība 16+1 fórumā tranzīts, transporta tīkla attīstība praktiski nav iespējama. Mēs, protams, runājām arī par sadarbību starp mūsu valsts robežsardzēm. Jāatzīst, ka tā laikam ir, un mēs to abi apstiprinājām, jo tādas informācijas mums ir gan no Latvijas, gan no Baltkrievijas robežsargiem. Šī sadarbība robežsarģu līmenī ir viena no vislabākajām, kas mums ir. Protams, runājām arī daudz par sadarbību izglītības jomā, runājām par sadarbību arī pierobežā starp mūsu pašvaldībām, un faktiski šeit redzam ļoti daudz labas iestrādes, kuras ir jāturpina. Īpaši, protams, man ir gandarījums, ka arī sadarbība kultūras jomā attīstās ļoti strauji. Mūsu kultūras ministra nesen bija Minskā, noslēdza sadarbības līgumu kultūras jomā. Vakar mēs abi atklājām Leona Baksta izstādi Rīgas biržā. Un runājam, protams, ka šie jautājumi ir jāturpina veicināt un jāturpina veicināt ļoti aktīvi. Visbeidzot, mēs runājam diezgan daudz par reģionālās drošības jautājumiem. Kā jūs zināt, tad, protams, ka situācija Baltijas jūras reģionā nav vienkārša, bet esam panākuši principiālu vienošanos par to, ka ir jāveicina un esam gatavi arī turpināt sarunas par līgumu noslēgšanu starp abu valstu aizsardzības ministrijām par informācijas apmaiņu, par uzticības veicināšanu pierobežā. Esam gatavi arī strādāt pie divu valstu aizsardzības resoru vadītāju tikšanās, lai arī
maksimāli veicināt informācijas apmaiņu, uzticības līmeņa celšanu šajā nepārāk vienkāršajā laikā. Visbeidzot, neapšaubāmi, ka mēs runājām par Minskas, nevelti, mēs ar Baltkrievijas ārlietu ministru runājam par Minskas vienošanās izpildu saistībā ar situāciju Ukrainā, runājām arī par, to, kā mēs redzam situācijas attīstību šeit, līdz ar ko kopumā tā bija ļoti, manuprāt, intensīva, pusotru dienu gara vizīte, un es domāju, ka mēs esam atraduši jau konkrētus arī projektus Rīgas brīvostu, piemēram, konkrētas lietas, kur attīstīt mūsu ekonomisko sadarbību. Mans kolēģis pavisam drīz tiksies gan ar valsts prezidentu, gan ministru prezidentu, gan satiksmes un ekonomikas ministriem, lai runātu jau par detalizētiem projektiem, par tirdzniecības apjomu kāpumu starp mūsu abām valstīm. Tā kā domāju, ka vizīte ir tiešām turpinājums tam darbam, ko esam jau vairāk gadu garumā veicinājuši, un domāju, ka šāda līmeņa kontakti jau ir kļuvuši par tradicionāliem, regulāriem un turpināsies nākamgad. Paldies Rinkeviča kungam un vārds Makei kungam. Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi! Es gribētu sirsnīgi pateikties manam kolēģim Rinkeviča kungam par viņa uzaicinājumu apmeklēt brīnišķīgo Latviju un tās brīnišķīgo galvaspilsētu Rīgu. Patiešām mūsu tikšanās Minskā, Rīgā un starptautiskajā arēnā jau ir kļuvušas par labu tradīciju, bet es gribētu īpaši atzīmēt, ka šoreiz situācija bija īpaša. Es neatceros, ka mums iepriekš būtu bijusi tik atklāta un tik pamatīga diskusija, tik nepiespiesta gaisotne. Šādu pārunu man jau sen nav bijis ar citiem mūsu partneriem, un tas ļoti, ļoti iepriecina. Mums nebija nekādu aizliegto tēmu. Mēs pārspriedām visas tēmas, kas ir saistītas ar bilaterālām attiecībām, ar starptautiskiem notikumiem, pārspriedām mūsu reģionālo drošības situāciju, kā to minēja Rinkeviča kungs. Un man ir jāsacina, ka kādas lielas problēmas mūsu attiecības nav identificējamas. Ir mazas lietas, uz kurām ir jārēģē, bet tās nav tās problēmas, kas var negatīvi ietekmēt mūsu bilaterālās attiecības. Es neatkārtošu to, kādus jautājumus mēs pārspriedām. Rinkeviča kungs ļoti pilnīgi visu izklāstīja. Bet es gribētu minēt, ka mēs esam vienojušies, ka mēs aktīvi strādāsim pie kopīgu, gan bilaterālu, gan daudzpusīgu vienošanās īstenošanās tirdzniecībā un pierobežu jautājumos, kā arī transporta un loģistikas jomā, informācijas un tehnoloģiju jomā, komunikāciju jomā. Vakar mēs apspriedām konkrētos soļus, ko mēs varam spērt šajā virzienā. Šobrīd mēs aktīvi gatavojamies 7. Baltijas biznesa fóruma īstenošanai. Tas notiks šī gada 16. septembrī, un mēs aktīvi strādāsim pie starpvaldību komisijas tikšanās, kas notiks oktobrī vai novembrī šogad. Un šim notikumiem mēs sagatavosim konkrētu projektu uzskaitījumu. To projektu, kas veicinās mūsu tirdzniecības apgrozījuma pieaugumu, gan arī kopīgu sadarbības izaugsmi un stiprinās mūsu dialogu. Miedarbības starp dažādām ministrijām un dienestiem ir ļoti svarīga, jo mēs zinām, ka mūsu valstīs ir praktiski ideāls attiecības ministriju un dienestu komunikāciju līmenī. Mums ir jāpanāk, lai mums ir tādas attiecības visām ministrijām.
lai mums būtu liela uzticības pakāpe visās jomās. Un mēs esam vienojušies par kaut kādiem soļiem, ko var spērt šajā virzienā. Mēs noslēgsim dažas papildus vienošanās starp konkrētiem Baltkrievijas un Latvijas valsts dienestiem. Tas veicinās mūsu sadarbības turpmāko attīstību. Es gribētu pateikties manam kolēģim par to absolūtās uzticības gaisotni, kas valdīja mūsu pārunu laikā. Paldies par jūsu viesmīlību. Jautājumu un sākam uzreiz ar aģentūru Leta. Sveicināts, Edgars Skoriks, aģentūra Leta. Jautājumu Baltkrievijas ārlietu ministra kungam. Rinkēvičs kungs pieminēja, ka varētu sākt sarunas par jaunu sadarbības līgumu noslēgšanu. Kā Baltkrievi redz šo līgumu, kāda sadarbība Eiropas Savienība varētu turpmāk būt? Un otrais jautājums varētu būt tāds, ka Baltijas valstīs un arī Latvijā plāno izvietot papildus NATO karaspēku. Kā Baltkrievija raugās šādu soli? Jūs visi zināt, ka pastāv noteiktas problēmas mūsu attiecībās ar Eiropas Savienību. Pirms kāda laika mēs piedzīvojam vairākuma ierobežojumu mūsu sadarbībai atcelšanu, un mēs šo Eiropas padomes lēmumu vērtējam ļoti pozitīvi. Ir daži soļi, kas jāspēr abām pusēm, lai Baltkrievija un Eiropas Savienība varētu normalizēt savas attiecības. Un mēs šobrīd aktīvi strādājam pie šo soļu realizācijas. Mūs apmierina tas progress, tas pozitīvais progress, kas ir mūsu attiecībām ar Eiropas Savienību. Un viens no svarīgiem soļiem ir tas, ko minēja Rinkēviča kungs. Ir nepieciešams noslēgt jaunu ietvaru līgumu starp Baltkrieviju un Eiropas Savienību. Šobrīd situācija izskatās diezgan absurdi, jo mēs vadamies pēc vecās vienošanās, kas tika noslēgta starp PSRS un Eiropas ekonomisko kopienu 1989. gadā. Un šis nolīgums ir pilnībā novecojis un neatbilst tām attiecībām, kas mums ir šobrīd, tai situācija, kas ir šobrīd. Kādam ir jābūt šim jaunam sadarbības līgumam? Ir noteikti paraugi. Ir tādi līgumi, ko Eiropas Savienība noslēdz ar visām valstīm, un ir līdzīgas vienošanās ar Armēniju, Kazahstānu un citām bijušajām PSRS valstīm. Ir arī sadarbība ar Krieviju, tā kā mums ir pamats, mums ir precedenti, ir, protams, noteikta specifika, kas ir saistīta ar to, ka ar katru konkrēto valsti ir savādākas attiecības, bet tas ir materiāls turpmākam darbam. Galvenais šobrīd ir pieņemt konkrētu lēmumu par to, ka ir nepieciešams noslēgt šādu jaunu ietvaru līgumu. Mēs apzināmies, ka tas prasīs apspriešanu Eiropas Savienības ietvaros, un mēs Baltkrievijai esam gatavi tam, lai sāktu strādāt pie šāda līguma, jo tas būs gan Baltkrievijas interesēs, jo Baltkrievija cenšas normalizēt attiecības ar Eiropas Savienību, un tas būs arī Eiropas Savienības interesēs, jo es domāju, ka Eiropas Savienība ir ieinteresēta stiprināt Baltkrievijas ekonomisko suverenitāti un konsekventi politisko suverenitāti. Kas attiecas uz jūsu minēto jauno bruņoto NATO spēku izvietošanu Baltijas valstu teritorijā un arī Polijā, mēs vakar un šodien veltījām diezgan daudz laika šī jautājuma apspriešanai. Protams, mēs
nesveicam mūsu kaimiņu valstu teritorijās bruņoto spēku izvietošanas faktu, bet mums ir jāsaprot mūsu partneri, kāpēc viņi to dara. Mēs varam to saprast, lai gan mēs neatbalstam šo lēmumu. Tajā pašā laikā, tā kā mēs neesam tik liela valsts, kurai būtu jāpieaudzē savs militārais potenciāls, reaģējot, tad mēs to neuztveram kā tieši uz draudus mūsu drošībai. Tie ir noteikti izaicinājumi, uz kuriem mums kaut kā ir jārēģē, tas ir jānovēro, bet nevajadzētu mūsuprāt audzēt bruņoto spēku kapacitāti apus robežai un šādi veicināt attiecību saspīlējumu. Mūsuprāt, tagad ir jārada aktīvs, atklāts dialogs starp visām iesaistītām pusēm mūsu kontinentā. Tātad jābūt dialogam starp NATO un Krieviju, NATO un Baltkrieviju, starp atsevišķām NATO dalību valstīm un Krieviju, atsevišķām NATO dalību valstīm un Baltkrieviju. Mēs par to runājām ar mūsu kolēģi un mēs esam vienojušies, ka mēs šeit plānosim konkrētus soļus. Mums ir nepieciešams tieši dialogs, lai nebūtu neusticības, kas varētu rasties tādēļ, ka viena vai otra puse spēr noteiktus soļus, un mums ir nepieciešams tiešais dialogs, lai mēs varētu brīvi reaģēt uz kādām neparedzētām negatīvām situācijām, kas varētu būt saistītas ar drošības jautājumiem. Jā, labdien, Ģedars Zēles, Reuters ziņu aģentūra. Vien ir jautājums Baltkrievijas ārlietu ministram Makei kungam. Jautājums ir par Krievijas aviobāžu izvietošanu Baltkrievijā vai, teiksim, pēc NATO papildspēku izvietošanas Baltijas valstīs Polijā. Vai šis jautājums varētu atgriezties dienas kārtībā? Paldies! Jūs zināt, es nevaru pateikt, kas būs rīt vai parīt. Protams, mēs rūpīgi analizēsim to situāciju, kas rodas mūsu reģionā. Un, protams, mēs adekvāti reaģēsim, bet es gribētu atkārtot, ka mēs neesam ieinteresēti tajā, lai soļi, ko spēr Baltkrievija militārajā jomā, veicinātu turpmāko militāro saspīlējumu mūsu reģionā un Eiropas kontinentā kopumā. Mēs tajā neesam ieinteresēti. Mēs neesam ieinteresēti tajā, lai Eiropā veidotos jaunas robežas un saspīlējuma līnijas. Mēs esam neliela valsts. Un mūsu izdzīvošanas kapacitāte, mūsu valsts attīstība ir atkarīgs no tā, kāda būs situācija mūsu reģionā kopumā. Mūsu dzīve ir atkarīga no miera un no saticības mūsu reģionā. Mēs nevēlamies nogalināt, mēs vēlamies tirgot mūsu preces, mēs esam spiesti pārdot līdz 60% to preču, ko mēs ražojam mūsu valstī. Mums ir atbildīgi jāskatās uz to, kādi ir mūsu adekvāti soļi un rēģēšanas veidi tai situācija, kas attīstās un iespējams varētu attīstīties mūsu laikā. Kas attiecas konkrēti uz jūsu jautājumu, es gribētu pateikt, ka attiecībā uz papildus karabāžu izvietošanu Baltkrievijā, Baltkrievijas prezidents pirms kādu laika ir izteicies, un arī citos līmeņos bija oficiālās sentences. Mūsu pozīcija nav mainījusies. Прорабатывает
Makiekunga atbilde. Protams, katru gadu mēs gatavojam augstākā līmeņa ierēģņu vizīšu grafiku konkrētiem reģioniem, un šāds grafiks mums ir paredzēts arī šim gadam. Mēs plānojam dažādus virzienus. Mēs aktīvi attīstam sadarbību gan ar Āzijas valstīm, gan ar Latīņamerikas valstīm, gan arī ar Āfrikas valstīm. Un šobrīd, ņemot vērā mūsu attiecību normalizāciju ar Eiropas Savienību, mēs visaktīvāk strādājam pie sadarbības ar Eiropas valstīm. Manā izpratnē aktīva sadarbība ar kādu valsti ir iespējama tikai tad, kad ir aktīvas tikšanās visos līmeņos starp prezidentiem, ministriem, ierēģiem un tā tālāk. Nevaru pateikt neko konkrēti, nevaru paredzēt, kur nākamreiz dosies mūsu prezidents, bet mēs vienmēr orientējamies uz to, ka katrai vizītei ir jābūt konkrētam rezultātam. Jūs domājat, ka tiklīdz atceļ sankcijas, tad uzreiz mēs mēģinātu noteikti īstenot vizīti uz kādu valsti, vienalga kādu, tikai lai paredzētu, ka Baltkrievijas prezidents, uz kuru iepriekš attiecās sankcijas, šobrīd var iebraukt šajā valstī. Tas nav mūsu interesēs. Jebkura vizīte, it īpaši augstākā līmeņa vizīte, ir rūpīga sagatavošanas procesa rezultāts, un mēs ļoti daudz strādājam, lai attiecības ar Baltkrieviju un jebkuru citu valsti būtu visaugstākajā līmenī. Līdz ar to mēs strādājam pie šī jautājuma. Es negribu jau iepriekš verbalizēt kādus mūsu plānus, kurās valstīs mūsu prezidents varētu parādīties turpmākajā laikā. Paldies! Es gribētu pateikt, ka es pilnībā piekrītu kolēģim tai ziņā, ka vizītes ir rūpīgi jāsagatavo. Tas ir pirmkārt, bet otrkārt es gribētu pateikt, ka šeit Latvijā mēs esam atvērti Baltkrievijas prezidenta vizītei. Mēs esam arī atklāti augstākā līmeņa kontaktiem, un mums jau, manuprāt, ir bijusi laba pieredze, kad mūsu prezidenti tikās valstu vadītāju tikšanās ietveros ANO ģenerālajā asamblējā. Tā kā es pilnīgi piekrītu tam, ka šobrīd mēs nerunājam par konkrētiem datumiem, konkrētiem plāniem, bet principiāli es gribētu apliecināt, ka jautājums par vizīšu apmaiņu augstākajā līmenī ir atvērts. Un runājot par rīcību, neformulēsim tādus jautājumus, ka kādam ir no kaut kā jāatkāpjas otra labā. Mēs esam gājuši garu ceļu, mūsu attiecībās bija gan gaišāki posmi, gan arī problemātiskāki posmi, un es domāju, ka šeit mēs esam atgriezušies pie ideālās situācijas, kad mēs esam ļoti atvērti. Es pilnībā piekrītu Makiekungam. Mums bija ļoti pamatīga diskusija, ļoti atklāta. Jūs zināt, ka šeit Eiropas Savienībā mēs skatāmies uz attiecībām ar valstīm ārpus Eiropas Savienības, ar tā saucamajām trešajām valstīm, kompleksa dimensijā, skarot gan ekonomikas, gan kultūras, gan citus jautājumus. Un, protams, mēs runājam par tiem jautājumiem, kur mēs saskatām iespējamo problemātiku. Mēs daudz runājam par nāvessodu un nāvessoda moratoriju jautājumiem. Es esmu apmierināts ar tiem paskaidrojumiem, ko man sniedz mans kolēģis. Es saprotu, ka tas nav vienkāršs jautājums Baltkrievijai, un mēs saprotam, ka nāvessoda moratorijas nav nepieciešamais priekšnoteikums turpmākajām attiecībām. Mēs vienkārši šeit saskatām svarīgumu, jo jūs zināt, ka Eiropas Savienībā nāvesods nav
pieņemts vai arī netiek īstenots, un mēs vienkārši uzskatām, ka par šo jautājumu ir jārunā, un mēs ceram, ka mūsu Baltkrievijas kolēģi izvēlēsies doties demokrātiskāku ceļu. Mēs uzskatām, ka šāds apspriedes ir jāveic normāli dialogu ietvaros, un ka mums ir jārunā par visiem jautājumiem. Es negribētu runāt par kaut kādu spiedienu vai atkāpšanos no savas pozīcijas. Tā kā mēs sākām pārunāt mūsu sarunas jautājumus pagājušajā gadā, mūsu prezidentūras ietveros es apmeklēju Minsku un tikos ar Lukašenko kungu, Baltkrievijas prezidentu. Mums bija ļoti atklāta saruna. Bija tādas pozīcijas, kur mūsu viedokļi sakrita, bija tādas pozīcijas, kur mūsu viedokļi nesakrita, bet pēc kāda laika, pagājušā gada augustā, tie cilvēki, kurus Eiropas Savienība uzskatīja par politiskiem ieslodzītiem, tika atbrīvot no ieslodzījuma. Tas ir dialoga rezultāts, līdz ar to es aicinu visus uz dialogu, nevis no spēka pozīcijas un ultimātu pozīcijas, bet no atklātas sarunas pozīcijas. Mūsu dialogam ir jābūt pamatotam un pārunas prasa laiku, bet mums ir jābūt atklātiem šādām pārunām. Tā kā šeit es negribētu izsakot kaut kādas likumsakarības, mēs runāsim par tām tēmām, kas mums ir svarīgas, tā izskaitā par politiskām brīvībām, kuras esmu atzīmējis, bet mēs runāsim arī par ekonomiskiem jautājumiem un citiem jautājumiem. Līdz ar to jūsu vizīte, ministra kungs, ir viena no komponentiem mūsu attiecību attīstībai. Es saprotu, ka prezidents gaida, un ja kolēģis nokavēs pie prezidenta, tas varētu ietekmēt starptautiskās attiecības. Paldies!